Rūpes par savu veselību, man šķiet, ka katram cilvēkam vajadzētu būt prioritārām. Tajā pat laikā es ļoti labi apzinos, ka dzīve ir traka un tik daudz lietu pārpilna, ka reizēm sanāk sevi un savu veselību nolikt otrajā plānā, diemžēl. Es laikam īsti vēl neesmu iemācījusies tajā grāmatas beigu fāzē likt sevi pirmajā vietā, nevis savu grāmatu un savus varoņus. Un tad tās beigas parasti ir tiešām tāds ārkārtīgi jaudīgs kāpiens kalnā. Tad tu esi sasniedzis to virsotni, ievelc elpu, un tad pats svarīgākais, tas, ko alpīnisti, un es tikko lasīju Kristīnas Liepiņas un Kristapa Liepiņa grāmatu, viena lieta ir tikt tur augšā, bet tev ir jāpatur rezerve sevī, lai tiktu lejā. Un pagaidām man šķiet, man īsti nav izdevies, jo tas nokāpiens pēc tam vienmēr ir ļoti, ļoti sarežģīts, kā fiziski, tā arī emocionāli. Un man šķiet, ka tur notiek arī bioķīmiski procesi galvā, ka tas adrenalīns beidzot, tad, kad tur to grāmatu rokā vai tad, kad ir grāmatas atvēršanas pasākums, tas adrenalīns iziet ārā, un tad ķermenis saka, viss, tagad man vairs nav jābūt tonusā, tagad es varu izpūsties kā tāds balons. Tas vienmēr ir tāds ļoti ilgs, patiesībā es teiktu, vairākus mēnešus tāds atgūšanās un sevis atpakaļ salikšanas process. Bet tas ir absolūti tā vērts. Un es ceru, ka ar savu nākamo grāmatu es būšu iemācījusies mazliet arī padomāt par to lejā kāpšanu. Depresija, mana draudzene. Man liekas, ka depresija vajag sadraudzēties tādā izpratnē, vismaz es sev saku, lai es viņu patiešām iepazītu un zinātu, kas tā tāda ir. Pašu pirmo reizi, kad es patiešām piefiksēju vai sapratu, ir slikti, tad, kad es biju viszemākajā punktā. Man šķiet, ka es pirms tam pat neapzinājos, kas ar mani notiek, līdz es piezemējos pašā apakšā ar totālu nervu sabrukumu, histērijas lēkmēm, vājprātīgi nesaprotamu dažādu medikamentu un vielu miksēšanu. Un tajā brīdī, kad es no rīta pamodos pēc ārprātīgas nakts un vakara, es sapratu, ka man ir pārņēmušas šausmas, un šī nav sajūta, kādai ir jābūt. Un es iegāju internetā un sameklēju psihoterapeita telefonu numuru, piezvanīju un teicu, ir slikti. Un man šķiet, ka jau tās pašas dienas pēcpusdienā doktori man atrada laiku pirmajai sarunai. Tad es sapratu, ka kaut kas ir ļoti nogājis kreisi. Man nav par šo grūti runāt, jo es zinu, ka es tāda neesmu viena pati. Un tas varbūt pat man mazliet iedrošina, ja es ar savu pieredzi varu kādam palīdzēt. Jo tajā brīdī, kad es tur nonācu pirmo reizi, es īsti nezināju, pie kā lai iet, kur lai skatās, ko lai ķer, ko lai grābj. Izņemot to, ka sapratu, ka tur vajag speciālistu. Un tas, kāpēc es šobrīd daudz par to runāju, lai es varētu kādam citam cilvēkam būt tāda kā drošā vieta, kur pajautāt padomu. Un tas patiešām šo daudzo gadu garumā tieši tā arī ir noticis, ka man ļoti bieži mani attāli paziņas kolēģi jautā, kur vērsties pēc palīdzības. Un man šķiet, ka tas ir tāds ļoti vērts bijis, kāpēc es šo daru. Bet reizēm arī ir tāda savāda sajūta, jo kaut kur jau tā ir sava vājuma atzīšana. Lai gan otrā pusē es saprotu, ka tas ir tāda spēka atzīšana. Tu visu laiku tā mazliet šūpojies uz tām iekšējo sajūtu šūpolēm. Jā, vai tas ir drosmīgi, vai tas tomēr ir pateikt, jā, es arī esmu vāja. Man šķiet, ka manā gadījumā tas bija tiešām tāds, pārfrāzēju, tāds tiešām
kritiens ar atsišanos un sasišanos pret to pašu apakšu. Es nedomāju, ka man bija daudz dziļāk vairs, kur iestikt tajā purvā. Tas, ko tu saki, var jau tur arī palikt. Un man šķiet, ka mēs redzam bieži vien, ka ir cilvēki, kur tur paliek. Un ka to roku pasniegt uz augšu. Es domāju, ka man varbūt arī tādā ziņā ir palīdzējis. Es senāk biju mazliet pastudējusi psiholoģiju un daudz arī lasot jau arī no grāmatām, tu vari gūt šo pieredzi, ka tā palīdzība ir iespējama. Un man šķiet, ka man toreiz tajā rītā, kad es sapratu, ka ir traki, laikam visļotāk gribējās nevis, lai šis, nezinu, tā kā runā par pašnāvniekiem, ka viņi jau patiesībā negrib nomirt. Viņi vienkārši grib dzīvot citādāk. Un man šķiet, ka es sapratu, ka es gribu dzīvot citādāk un tādā pilnvērtīgā un komfortablā sajūtā par sevi. Nevis. Jā, pēc tam šķetinot atpakaļ, es sapratu, ka es jau ļoti ilgi biju laidusies zemāk, un tā sajūta arī pirms tam nebija nekādas labas. Es vienkārši visticamāk viņas nespēju atpazīt tajā brīdī. Es domāju, ka es nonācu tur ļoti daudzu un dažādu iekšēju un ārēju apstākļu sakritību dēļ. Man dzīve bija pirms tam izmainījusies visos iespējamos veidos. Es biju no vienkārši cilvēku kļuvusi par sabiedrībā zināmu cilvēku. Viss šis ārējais spiediens. Man bija jauns personīgais status, no vienmēr brīvas sievietes bija kļuvusi precēta. Dažādi jauni, nezināmi pienākumi, bija kādas izmaiņas. Man šķiet, toreiz arī darbā es mainīju amatu. Tādas ļoti daudz un dažādas lietas, kuras visticamāk sastājās kopā. Tā man iekšējā sajūta, un arī jau no bērnības, no skolā, no piedzīvotā droši vien tā mobbinga, ka tev visu laiku man gribējās sev pierādīt, būt labākai. Un jo vairāk tu mēģini visās jomās būt labāk, jo viss brūka kopā, jo vienkārši tas nav iespējams. Man šķiet, ka es kaut kādā brīdī šobrīd saprotu, ka ir ok, kad nav ok. Ir ok, ka tu neesi perfekts, jo nekas nav perfekts. Nekur ne. Bet visu laiku censties uz to. Un jā, protams, šie te ļoti daudzie ārējie apstākļi, kuriem es droši vien, ka tad nebija gatavi. Es esmu iemācījusies, ka mums nekas un nevienam nekas nav īsti apsolīts. Ka būs, nezinu, notiks tādas vai citādas lietas, un tad būs tādi vai citādi iznākumi. Ka viss drīzāk ir katra paša rokās vai manās rokās, un arī toreiz es varēju neko nedarīt un pateikt, ok, pacelt balto karogu, es padodos, un tagad, nezinu, tieciet citi ar mani galā vai pašai iet uz to. Tas man ir iemācījis arī tādu ļoti būtisku lietu, ko es joprojām katru dienu varbūt negluži, bet, kad es runāju par mentālo veselību, ko es saskaros, par šo runāt un sev tuvajiem apkārtējiem cilvēkiem šo skaidrot, lai viņi par to nejustos vainīgi. Jo tā ir vēl viena lieta, kas man šķiet, par ko maz runā, ir tad, kad es runāju par to, ka man ir bijusi depresija vai izdegšana vai nezinu, panikas lēkmes, tad man apkārtējie cilvēki domā, ka tā ir viņa vaina, ka viņi ir kaut ko izdarījuši nepareizi. Un tā absolūti nav. Man joprojām, lai gan šobrīd es varētu varbūt teikt, ka es esmu tādā labā dzīves posmā, jo es ticu, ka nav bijušo depresijas slimotāji. Tā ir tā kā, nezinu, alkoholisms vai kaut kas, ka tev vienmēr ir jātur tā rokas pulss. Man reizēm joprojām ir trauksme, bet es esmu iemācījusies varbūt arī daudzajos terapijas gados, tad uzreiz saprast, nofiksēt ķermenī, kur viņi ir, un tad, nezinu, tas izklausīsies ļoti dīvaini, iziet mazliet ārpus un mēģināt saprast, kas man to izraisa. Vai es varu to izraisītāju nosaukt vārdā, vienalga, kas tā pa lietu, tam nav jābūt cilvēkam kaut kādai lietai.
Un vai es ar to varu kaut ko darīt? Ja es ar to varu kaut ko darīt, tad es ar to kaut kā ļoti apzināti daru. Ja es ar to neko nevaru darīt, mēģināt elpot un pārslēgt savu fokusu kaut kur citur, nogaidīt un zināt, ka tas beigsies. Un es vispār nevēlos reklamēt vai teikt, ka to vajag darīt, jo to ir jādara speciālistu pavadībā. Bet es teiktu, ka paldies Dievam, ka mums ir medicīna un ka mums ir medikamenti, kas mums var palīdzēt dzīvot kvalitatīvāku dzīvi. Un man somiņā vienmēr ir kāda avārijas tablete, zinot, ka man tas var piemeklēt. Ar panikas laikmiem gan ir uzreiz citādi, jo tas ir daudz jaudīgāk, kurš tev iesūc tādā malnajā nekurienē. Un tad jāatliek izdzīvot, liekas. Bet ir tāds, droši vien negribētu tur atgriezties. Reizēm es jau šobrīd, tad, kad man pēc tādiem lielākiem pārdzīvojumiem, es jūtu, ka viņi tādi lēnām, tādi melni negaisa mākoņi velks, un tad tiešām mēģināt kaut kā to fokusu pārvirzīt. Varbūt ir jāpiedzīvo vienu vai vairākas reizes, lai tu saprastu, kas tev gaida un kā uz to reaģēt. Nezinu, pirmo reizi negaisā tu droši vien salīsi, nākamajā zināsi, kur paiet zem jumtiņa vai lietu sargāt. Ka es jau zinu, kas tuvojas. Bet noteikti neignorēt tos cēloņus, ja ir trauksme ilgāku laiku bez šķietama pamata. Tad tas pamats pilnīgi noteikti kaut kur tur ir. Un tāpēc ir speciālisti, kur palīdz ar to tik galā. Jā. Pirms gadiem es attapojos slimnīcas uzņemšanas nodaļā ar ātro palīdzību. Man likās, ka man tā izdegšana un veģetīvā distonija bija aizgājusi fiziski. Man likās, ka man ir kaut kādas ļoti nopietnas veselības problēmas. Un es nogulēju nedēļu slimnīcā, un man nodaļā paturēja. Viņi saprata, kas ar mani notiek. Man fiziski nekas nebija. Viss bija pilnīgi izcili, bet tās fiziskās sajūtas kļūt ārkārtīgi īstas. Un te droši vien, ka mēs atkal varam runāt par to, vai šo teikt ir atzīties kaut kādā savā vājumā un nevarēšanā, jo tā pasaule un sociālie tīkli un mēdīji paģēra, ka mēs, sievietes un arī vīrieši, mēs visu varam. Mēs visu varam daudz, kvalitatīvi, skaisti, slaidi. Mums ir jāvar visu, un tu centies kaut kā atbilst šiem stereotipiem. Un, man liekas, pa vienai kaut kur mēs un arī vīrieši nokrīt, un tad atkal, vēlreiz. Tāds ritenis, man liekas, man gribās kaut kādā brīdī pateikt, ka visi tagad apstājas un saka, stop, nolaižam to latiņu zemāk un dzīvojam visu foršu priecīgu dzīvi, kvalitatīvu, nepārdegot, necenšoties izdabāt citiem. Es gribētu, ka visi tādi, vai noņemam tos standartus no priekš visiem un beig galā priekš mūsu jauniešiem, kur skatās uz šo un vienkārši ir droši vien daudzi lielās šausmās, kā šo sasniegt. Vai depresija ir padarījusi mani stiprāku? Es nezinu, man šķiet, ka drīzāk zinošāku par norisēm manā ķermenī un manā prātā. Vai tas man dod kaut kādu papildus, bonusu ikdienas dzīvē? Droši vien, ka nē. Bet varbūt arī pamanīt varbūt citos cilvēkos kaut kādas tādas mazas nianses, kuras varbūt es pati kādreiz biju ļoti veiksmīgi atklājusi, kā slēpt to nepatīkamo sajūtu vai to savu trauksmi ieraudzīt citos un varbūt uzreiz nenosodīt, neuzvilkties, ka otrs cilvēks varbūt, lēnāks, neatsaucīgāks, jo mēs jau nezinām, kas tur notiek. Man liekas, ka mentālā veselība un tā kauna sajūta iet ļoti roku rokā, jo savā ziņā tu droši vien arī pats sev tajā brīdī pasaki, es neesmu pietiekami labs, pietiekami spēcīgs, ka šis ar mani notiek. Bet tajā pat laikā
es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mentālā veselība ir vienlīdz liekama ar fizisko veselību. Un tad, nezinu, ja cilvēks salauž roku, viņam jau īsti nav kauns staigāt ar to ģipsi. Tā, lai visi to varētu redzēt un visi to redz. Tad mentālajā veselībā gan gluži tā nav. Un tad ar vienu mēs redzam, šobrīd arī sabiedrībā zināms cilvēks gan Latvijā, gan daudz arī pasaulē, kuri saka, mans tur Instagrams ir fakes, tā nav patiesība. Un es pēc sevis redzēju, tad, kad es pagājušā gada mentālās veselības dienā ieliku to ierakstu, kur bija vienā dienā, kur es biju arī bijusi vienā raidījumā filmēties, kur man bija make-ups un visu. Un pēc tam vakarā to, ka tu visu noraudi un nomazgā, kāda ir tā patiesība un ka tas notiek tepat. Un tajā brīdī, kad es tur biju, es jau publiski to nemaz tā nevarēju pateikt, ka ir tā piecelties un teikt, labdien, mani sauc Inga, man ir depresija. Un tas nav stāsts par to, ka es gribu, ka visi tagad nāk un žēlo. Nebūtu, nē. Man liekas, ka to nevienam nevajag. Bet ka cilvēki varbūt kļūst saprotoši. Kaut kā, saprotoši. Man šķiet, ka es esmu kļuvusi saprotošāka, kopš es par to runāju. Latvijā ir daudz asins donoru, nepietiekami joprojām. Un tas, ko asins donoru centrs saka, ka tas, ja tā var teikt, ka tas asins donors vidējais noveco, ka mums vajag vairāk jauniešus, kurš šo dara. Un es sāku pirmo reizi ziedoju asinis, man šķiet, ka man bija kaut 18 gadi. Un es to daru tagad regulāri un, kā es saku, apzināti. Piemēram, šogad es biju nodot pavisam nesen asinis, un es zināju, ka man vajag nodot asinis, jo es biju plānojis uztaisīt tetovējumus. Un es zinu, ka tagad es 4 mēnešus nevarēšu nodot, un tāpēc es aizgāju 1 vai 2 dienas pirms tam, lai tas posms, kurā es nevaru ziedot, ir iespējams mazāks. Tāda apzinātas lietas darīt. Un kāpēc par šo es runāju? Tāpēc esmu priecīga atsaukties donoru centram un būt dažādos veidos kampaņas vēstnese vai vispār ikdienā asins donoru kustības vēstnese. Jo tā ir tāda viena lieta, asinis, kuras nevar uzradīt mākslīgi. Mēs esam ļoti daudzas lietas radījuši mākslīgi, bet asinis ir tas, ko nevar. Un tajā brīdī, tad, kad cilvēkiem viņas ir nepieciešamas, es gribētu, ka mēs būtu tādā brīdī, kad nekad nevienam nav jālūdz. Jo atkal jau atgriežoties, jau tā ir grūti. Ir slimība, tuvinieki, kuri ir pārņemti, teiksim, par tā saslimušā cilvēka veselību, un tad viņiem vēl ir jālūdz citus iedot asinis, kas ir tāds papildus vēl lieta, un tad tev šķiet, ka, ja tur neatnāks pietiekami daudz, tad tam manam tuvajam nepietiks, kas, protams, cerams, nekad nebūs tā, bet ka mēs nenonākam šajā situācijā. Un jā, vienīgais veids, kā uzrunāt cilvēks, ir runāt un stāstīt, ka tas vispār nav tik ne sarežģīti, ne sāpīgi, ne laikietilpīgi. Ka tas ir tāds, man gribētos, ka tas kļūst tiem cilvēkiem, protams, kuri var ziedot, kuriem veselība atļauj. Ka tas kļūst par tādu dzīves sastāvdaļu. Vismaz reizi 2 gadā. Tas ir tas, ko es daru. Dot atpakaļ. Un beigās man pašai ir bijušas bērnībā nepieciešamas donoru asinis. Ja ir kaut kas, ko es varu dot, un tas man neko nenodara pāri, tad es gribētu biežāk kaut kas varētu, bet tu nedrīkst bieži. Man ļoti patīk. Un vēl viena lieta par donoru centru, kas ir ko es visiem stāstu, kurus es mēģinu sainfluencēt, būt par asinis donoriem. Tā ir viena no vietām, kurā visticamāk tu jutīsies visvairāk gaidīts nekā jebkur citur. Tas, cik donoru centrā viss personāls, sākot no reģistratūras dāmas līdz tam, kas tev
jāpaņem asins grupai, visi tevi gaida ļoti. Visiem tu esi svarīgs. Un tas ir arī tāds, kad es reizēm sev saku, tad, kad ir kaut kāda bēdiņa vai tās nīgrumiņš, ka tu aizej un ka tu dabū to, tu esi īpaši sajūta. Es nezinu, kā tas tagad izklausās, varbūt mazliet egoistiski, bet ka tu dabū ārkārtīgi pozitīvu tādu sajūtu atpakaļ. Un tad, kad tu jau ej projām, tad es parasti to ziedoju asins autobusiņā, un tad viss autobuss paldies un tiekamies nākamreiz. Visas māsiņas, viss tu esi tik gaidīts tur. Un šī sajūta ikdienā, man liekas, ka lielākā daļa cilvēku varētu saprast, mēs ikdienā daudz, kur mēs esam, varbūt nemaz nejūtamies tik ļoti gaidīti. Mēs tur vienkārši esam, bet ka tu nedabū to gaidītu sajūtu. Un tā ir ārkārtīgi lieliska sajūta, ko var dabūt donoru centrā. Plus tu vari nodot asins un palīdzēt glābt 3 cilvēku dzīvības, kas ir tāds vārds.